tārpu molu rūtoju. Mēs ite Latvijas austrumos esam reizkošo mola, kam izējumojam Eiropas demokratijas, rītumu baznīcas ir latviskos identitātes sokas. Ītai molai ir jābūt dubulti šiltai. Tai jābūt izrūtotai, kam mola visu vīgļu plēst, ir aiziet taišni izrūtoto mola ir teja, pēc kuras atpazīstam, kas ite par tautu. Pazaveritis abriņas vilnaini. Tī esam mēs. Latgalīšu kultūras goda balva Boņuks 2025.
klausās un skatās šo ceremoniju. Aprit jau 18 gadi kopš mēs visi svinām Latgales kultūras svētkus. Kopš izcilākie no izcilākajiem saņem Boņu. Bet šī ceremonija ir īpaša. Tajā ir gan prieks par paveikto, gan nedaudz smeldze par Jāni Streiču, par izcilu Latvijas režisoru, mākslinieku, aktieri, bet arī izcilu latgalieku. Jānis Streičs savu laiku runājot par filmu Cilvēka bērns par Boņuku teica, ka viņš Boņukā ir mazliet atstājis kaut ko no sevis. Un es domāju, to mēs varam jūs. Boņuks, tas ir kārtīgs Latgales simbols. Tas ir mazliet spītīgs, ļoti zinātkārs, ļoti jēstrs, dažreiz mazliet palaidnīgs, bet ļoti jauks tēls. Patiesībā sakot, ja mēs varbūt kādreiz dotu kultūras balvu par izcilību, par mūžu ieguldījumu, varbūt pienāktos arī Bonifācijam Paulānam, arī kinotēlam, bet tomēr tam, kas iedvesmo, tam, kas iemieso mūs visus latviešus un latgaliešus. Es gribu īpaši teikt, ka šī ir arī tā diena, kad mēs šeit, Reizeknē, Latgalē, Latvijā domājam un runājam par mums visiem. Par spēcīgu Latviju, par spēcīgu Latgali, par mūsu kultūru, par mūsu kultūras saknēm. Un Gors patiesību sakot, ir ne tikai kultūras celtne, ne tikai ēka, tas ir mūsu gan Latvijas, gan Latgales, gan Reizeknes kultūras simbols. Tā ir vieta, kur domāt, tā ir vieta, kur priecāties, tā ir vieta, kur stiprināt mūsu saknes. Tā ir vieta, kur vienmēr mēs varam mācīties viens no otra, mācīties par sevi un paši iedvesmoties tālākiem darbiem. Tādēļ šeit Latgales, es nebaidos teikt, arī Latvijas kultūras sirdī mēs varam droši teikt, Gors ir, bija un būs Līdzīgi kā citus gadus, būs 30 nominanti, spilgtākie un ievērības cienīgākie notikumi, raidījumi, ieraksti, personības tiks apbalvoti, tātad ir 10 laureāti, un tas viss tiks nosaukts 5 nomināciju kopās. Kopā ar nominantiem, galu galā šeit uz skatuves, ja kopā ar jums, ar skatītājiem, mēs audīsim Ziemeļlatgales villaini, priecāsimies par rakstiem, krāsām un cilvēkiem, kas to visu galu galā arī rada. Izšiltas molas kūšums izpāks, socās ar audaklu, ar kaidu, kurš ilgi nātlaidīgi ir darījis klusu darbu, kam apzemotu, salasītu, apstrodotu, porraidētu. Kaids ir izmetis dīgus, savilcis kopā tyvo I toļēju. Paldies Rēzeknei, paldies Goram, paldies žūrijai, paldies visiem labiem cilvēkiem, kas ir īsavāruši darbu, kas nav tik viegli īsaverams. Paldies visiem munējiem tī, visiem munējiem šita, paldies mamai tētukam, kas ir man devuši laiku, lai es varu darīt to, ko es daru. Paldies manim draugiem, paldies visiem folkloras krotivis darbiniekiem. Tūs laiku, šitlūs laiku, it īpaši no 59. godā, kuri izvaicājumu visus munējus, bet kuri visu šis pasaukums sociās. Paldies visiem maniem labajiem školotājiem. Paldies īseibu aktu redakcijas departamenta meitiņām, kas palīdz visos valsts darbos, idīnā, kasdīnā, visos citos reizēs. Paldies visiem jums, kas esat šodien univers. Paldies!
arī Latgalā, sveicinot latgalīši, sveicinot latvīši. Liels pārsteigums un liels arī prieks. Ko jūs jau droši vien zināt, Grūdi ir kūpa folkloras mākslinieku izpildītāju kūpa no Reigas, bet mēs tāpat visi esam ar dūmam, ar saknēm, ar latgaļiem. Un joteic būt latgalīšam, man ko latgalīšam, ir liels prieks, kūts, bet reizi arī, ziniet, laiks sīt, un jo laiks vairāk īt, jo es tikai skaistoks palīk, un jo vairāk palīkas, ka arī latgalīšam būtu pīnokums. Un tāds grūts, bet pateikams pīnokums. Jā, itē bolva būtībā nav tikai mūsim. Itē bolva, kā pateicība, ir visiem tiem, kas dzīdoši tautas dzīsnes pirms mūsim, kas dzīd šobrīd, kas ir dzīdos pēc mūsim. Tu dīviņ, ka būtu, kas dzīd vien pēc mūsim tos dzīsnes. Bet par sudrabu smaldama gribīs pastiet īpašu paldies tiem, kas palīdzēja jū tapinot, Kristapam Krievkalnam, Kasparam Bārbelam, Jurim Zalānam, paldies tom lauku sīvom un abeņom, kas dalījās ar mūsiem savos dzīves gudreibos. Paldies tiem zīdotājiem, kas palīdzēja, lai tas albums taptu. Paldies visiem, kas novērtīja. Paldies! Apliek palāks pasaules, es palāka pasaulī kreistu, no vienas puses iz otru, naskur pa vidu, robežu nezinot, kodu nozvērs upes palīk paralēlo, izaprudu pilnu visus krustus var izpristi atīt sevi i tot, mūzus dūmas izaroda pavisam lielas, pavisam lielas. Es tiešām esmu priecīga būt šeit, un es te sēdēju un domāju, cik labi, ka šorīt no rīta ļoti agri bērnistabā kā pašu galveno lietu visredzamākajā vietā. Es izcēlu latgaliešu valodas sadaļu. Ja jūs atvērst bērnistabu, jūs to tur redzēsiet. Un cik labi, ka visam netik senā laikā Edita Laima iemācīja brīnišķīgu vārdu latgaliešu valodā, tādu skanīgu, breinīgu. Es saprotu, ka man pie izrunas vēl ir jāpiestrādā, bet es centīšos ļoti. Bērnistaba ir brīnišķīga vieta. Tikpat dzīvo kā izskatās šai istabā, tikai tas ekrāns ir mazliet citāds. Un, ja jūs esat kādreiz atvēruši bērnistabu, tad jūs zināt, ka tur var vienā dienmierā darīt gudras lietas un uzzināt daudz ko labu. Un, ja kādreiz arī kļūdās, tad ir tāda starīga balss un tāda uzmundrinoša saka, mēģini vēlreiz, tad izdosies. Un tad, kad izdodas, tad tā balss saka, tu to pabeidz. Un man ir ļoti liels prieks, ka kopā ar visiem tiem labajiem ļaudīm, kurus jūs redzējāt šajā video uzrunā,
Mēs esam šo projektu iesākuši un mēs to noteikti turpināsim. Paldies jums liels! Vasali korā. Joņa Streiča kīnai cilvēka bērns pīmēt latgaliskais fenomens, kas arī izbaudās aktierūs i visos mūsos. Latgalīšu tradicionālā muzika veidoja unikālu skanējumu, kad jie saplūst kopā ar džezu. Un liels paldies atbalstietojiem un visiem cilvēkiem, kuri palīdzēja mūsu albuma izveidi. Paldies Eināram Lipskim par fantastisku darbu ar albuma celiņu ierakstu. Paldies Evikai Muizniecei par vizuālo tāla izveidošanu. Un paldies Latgaļas mūzikas un mākslas vidusškolai un starptautiskajam konkursam Goju džez, par ko arī izveidojis ansamblis. Milzīgs jums paldies un sveicības Boņukam, pilngadīgus svētkus! Labs vakars garā. Latvijas sabiedriskīs medijas pivok cilvēkiem reģionos, ir visu pirms Latgolā. Pirms 2 nedēļām atklājām pirmo LSM reģionālo redakciju Daugavpilī. Lauri, tas nebija Ols. Tagad, kad to esam noskaidrojuši, kopumā LSM Latgales redakcija stostīs par ļaudim un notikšanām visā Latgolā, i vaira tīši latgaliski. Arī tagad Boņuku var dzirdēt Latvijas radijas pirmajā programmā i redzēt Latvijas televīzijā i portālos lsm.lv i Replay. I runājot par LSM, jau 8. gadu kopā ar latgalīšu kultūras ziņu portālu Lakuga, tīši LSM arī jūs varat paust savu viedokli i izavieliet jūsuprot labāku notikšanu vai labāku darētoju Latgolā. Balsi ir saskaitēti. Jā, vasali. Žika, itogod Žika sajāmies, šogod ir īkodies mums visiem taidu vīnu spieceigu lītu, ka darbojoties latgaliskajā kultūrā, vēl joprojām ir cīši viegli būt pirmajam kočkamam. Bet ne tik viegli ir to turpinot, lai turpinotum ir vajadzīgs apliecējus atbalsts. To, kā apliecējus atbalstu mēs varam dabūt tad, kad mēs daram kvalitatīvas lītas. Tad atrasts mums ir dzirdēgas auss, mutis, kojas, rūkas, acis i viss porējās. Tad saukšu iz skotuvis grupu Broļi i Mosas ar albumu Napādījais.
izrādījās, ka Žiks. Paļģis atbalstiet, paļģis. Visiem nautrāņīšiem, visiem tiem, kas jūtās pīderīgi nautrānu kultūra telpai, nautrānu draudzē, visiem tiem cilvēkiem, kas ir kūpuši kultūru, turējuši šrilpi par nautrānu pusi, gan agrāk, gan tagad un gan cerams arī iz priekšu. Un ite statusa saņemšana uzliek mums pašiem cīši lielu pienākumu rūpēties par to, lai vērtības saglabātu, lai rados runās jaunas un darāt, lai te vieta, kur mēs dzīvojam, ir pati labāko vieta iz pasaulē. Es ticu, ka Latgolā tādu vietu ir cīši daudz. Paldies! Ja nu mēs dabājam Boņuku, līdz ar to jūs vēl ir īspēja pīzavīnotīs. Es zinu, ka te ir cīši daudzi no tiem, kas dara, un mums ir orkārtīgi liels pagūdinājums būt uz itos skatuvis. Mēs esam tī, kas tic, ka kulpīnam ir spēks, un līdz ar to itis Boņuks ir visiem, kas dara savai vītai, un kas tic, ka stipri cilvēki ir stipras kulpīnas, ir stipra Latgola, ir stipra Latvija. Un tikai tad, kad mēs brīvprātīgi noksim kopā, darāsim, tad arī būs labāka Latvija. Un mēs tam tiešām ticam, mēs ejam, darām, un mums nav vienalga. Un līdz ar to mēs ticam, ka arī jums visiem, kas šodien ir te, nav vienalga. Un mēs īstojamies par tādām lietām, kas ir par Latgolas cilvēkiem un par Latgolas labāku nākotni. Līdz ar to paldies visiem, kas ir te, bet ne tikai, mums ir ļoti daudz. Te būtu jābūt gan Andrim, gan Rudolfam, gan Jurijam, gan ļoti daudziem citiem. Un jūs zināt, ka jums ir jābūt uz itās skatuvis. Paldies visiem mūsu ļoti daudziem lektoriem, mūsu atbalstētājiem, visiem, kas arī sauc gastāt pie viņiem. Līdz ar to sauciet mūs uz cīmūs, mēs noteikti noksim, un mēs ticam arī spiecīgam apkaimjam un kūpīnam. Un paldies milzīgs, bet es arī gribētu nobeigt ar eisu klusuma mirkli, ar godu mūsu Rieziknis izzinātājiem, arī Valdemāram Ildrim, kas arī aizgāja pavisam nesen. Ja mēs varētu visi vienotīs eisā klusuma mirkli, uz godiem par godiem.
Vasali Reizeknē, Vasali Gorā. Kāds prieks šodien būt šeit un just šīs vietas spēku un tās spēju noturēties pretī visiem, kas cenšas to izkustināt. Paldies jums visiem par lielu atbalstu Goram. Mēs to visi jūtām. Un tas jau ir tas, par ko ir latgaliešu kultūra un šī balva. Par saknēm un cilvēkiem, kas tās kopj un sargā. Latgaliešu kultūra dzīvo cilvēkos, viņu atmiņās, stāstos un šodienas darbos. Un tādēļ man ir īpaši gods šodien pasniegt šo balvu un godināt cilvēku, kur ir veltījusi vairāk nekā 40 gadus ar sirdsdeksmi, sargājot, kopjot, pētot un esot latgaliešu kultūrā. Rute Cibulē ir piemērs mums visiem. Rute pati saka, ka viņa ir piedzīvojusi 2 kultūras šokus, kas ir virzījuši viņas darba dzīvi. Pirmais – satikšanās ar novadnieka Miķeļa Bukša darbiem, kas nostiprināja viņas pārliecību par latgaliskās identitātes nozīmi. Un otrais – iepazīšanās ar māja dziedājumu tradīciju, ko joprojām ikdienā pēta arī šodien. Līdztekus tam Rute, protams, ir atbalstījusi latgaliešu kultūras kopienu, apzinājusi kultūras teicējus, kopējus, sniegusi atbalstu tradicionālās kultūras meistariem, piedalījusies 7 dziesmu svētku ciklos, kuri, kā viņa pati saka, joprojām atgriežas viņas sapņos. Šis brīdis ir jums, Rute. Un dīķis, sodas lītas suns, kuras dienas pavadīju, un es varēju fantaziet un lusku izdomot. Tas staidoja rīde uz tādu mīreigu stiprumu, man liekas, tai Baltinovas pusē. Un cīnīgi sapnis bija kļūt par vēstures skolotāju, bet pirmā godā es neizastojos, es nejauši nokļuvu bibliotekā. Tolaika bibliotekas direktori Joģēni Annuškāne bija tādā gudra sīva. Ja mani gada laikā sapina, un kad es braucu nākamā gadā sniegt dokumentus universitātē, nezinu, goda mūsu lidoja gar Dagunu, bet es izastojos filoloģijas fakultātē. Ja jūs vaicāt par kultūras nodaļas laiku, es laikam biju no tīm kultūras dzīves vadietojiem, kas diezgan agri saprota, ka kultūra jau nav tikai tas, kas notiek kultūras nomā vai tautas nomā, kas ir tautas tradīcijas un eisto, kas jūs ir tad, un stipro, kas ir tad, ja jūs patīsībā nav saistītas ar institūcijām. Pirmkārt jau pazateicoties etnomuzikologiem, es sapratu daudzu atsevišķu individu izcilību. Kopā ar Andu Beitāni mēs izsniedzam vairāk nekā 10 cilvēkus valsts kultūra kapitāla mūža stipendijām, un visi šī mūsu pieteikumi bija sekmīgi. Es domāju, ka vairāk Ziemeļlatgalē nevienā citā novadā mūža stipendijātu nav. Tad, kad sākās šeit visa kustība nemateriālā kultūras mantojuma saraksta veidošana, nostrādā cita mana īpašība. Ja tad saraksts tiek Latvijā veidots, tad Ziemeļlatgalē jābūt pirmajai. Ziemeļlatgala dēļ mani, es redzu 2 ļoti tādas spēcīgas identitātes. Viena ir patriotisms, jau no Latvijas valsts dibināšanas laikiem, ja? Jo Latgales partizāņu pulks patiesībā ir vienīgais militārijas formējums, kurš ir radījis no tautas iniciatīvas un kurš ir iekļauts vēlāk arī Latvijas regulāros armijas sastāvā. Līdzīga precedenta cita Latvijas vēsturē nav. Otra lieta ir šeit Ziemeļlatgales nosacīto nošķērtībā, varbūt no lielākiem transporta
ceļi. Šeit ir sazaglabojusies ļoti spēcīgi tautas tradīcijas. Attīt atpakaļ, ka daudzi cilvēki man saka, ka es to esmu darījusi. Es pat neapzinu tā eisti, varbūt, ka es to saku vai daru, bet toda laikam ir mana doba. Aizadāgos par kočku un saku, jā, daram. Es priecājos, ka ir tik daudzi darītoju jau pēc mani. Man atliek viņiem dažkot palīdziet, un tas varbūt nenovērtējams prieks, ka to notiek. Spēks ir timos cilvēkus, kas timā dzīvoja. Un vēl jau vairāk, ja šī cilvēki ir arī sekmīgi savā personīgajā dzīvē, savā sabiedriskajā dzīvē, tad tas rada tādu iedvesmu. Ir visu mūžu jāsavuica. Ir cilvēki, kuri, kad tu jūti iemātu intelektuālu bagāžu, un es ar to savu intelektuālu bagāžu arī veidoju, bet ir cilvēki, kuri vienkārši pateik būt uz skatuves. Un tad tu jūti, ka reizēm ir tāda tukša skaņa, un cilvēki jau to sajūti. Ja tev visu mūžu ir jāmēģina sevi pīpildīt, kaut kādu tādu plašāku redzējumu iegūstot. Dzīvojot mazos vītos, nedrīkst darīt mazas lītas. Ir jādara lielas lītas. Un tai domai, ko tu gribīs darīt, ir jābūt lielākai par tavu ikdienu. Ja tava īcere ir tāda, kuru tu eisti nevari sasniegt, tad te ir normāla īcere. Uzadreikstieties vāk sapņot lielus sapņus, un tad arī izadūsīs. Šis laiks ir Margarita Šakinas zīmēm. Un lielo pavasara īsaukuma laikā mūžībā Margaritai pīzavīnoja, Laurīt, teišana bez jauna puiša nevaru, Margaritai pīzavīnoja arī vēl divi stipri puiši, Valdemārs un Jons. Un tā jau mūsu porstavnīcībā tīhauškāka dīvā ir stipri lielāka un stipri spēcīgāka. Un pie to arī paliksim, pie šos gaišos dūmas. Ko es vēl varu pasciet? Šimā laikā man ir daudz vaicots. Es esmu centusies atbildēt visiem žurnālistiem, visiem mēdījiem, visu, ko ir gribējuši zinot. Un tad uz šīm pašiem vaicojumiem es centusies, esmu sev atbildēt vakarā. Un to centīgi pārdomājot visu, tad es pie sevi atrodu tikai vienu vainu. Un tai mana vaina ir teika, ka mēs te stāvu jūsu prīškā, ka visu mūžu es esmu ļoti mīļojusi to vītu, kurā es dzīvoju, te ir Ziemeļlatgola. Un šo Ziemeļlatgolas stostu es esmu centusies visiem man saprotami pieejamiem un nepieejamiem veidiem stostīt citiem. Un man nav bijis svarīgi, kurā darbā es strādāju, vai man ir kāds omats, vai man nav kāds. Pamatā man ir bijis. Jā, cīnot valodu, ticību un savu līdzcilvēku izcilību. Un šodien jau patiesībā nekas nezamaina. Boņuks ir puika prasīgs. Un mēs skolā ar Boņuku turpināsim darīt toļāk visu, ko Latgola un visiem grib sagaidīt. Paldies! Paldies par mīlestību! Bet Edeita domāja jau vairākus gadus, ka es esmu atklājusi teleportēšanos spējas naskai, bet tas ir tieši aiz, ka es varu pierādīt, ka neesmu atklājuši, jo te būtu, es jau atteleportātu ite no Meksikas. Bet cikom es nav atklājuši tos spējas, es nolasēšu runu, ko jums šodien cīkšiem gribēju pasciet. Labvakar, vasari, tēriņš. Šodien Boņukam sekoja līdzi pie ekrana. Vādrojot karsējot golvu Meksikas saulē.
bet, kā no Amandas mutis skan itī vordi, tad šobrīd notikusi liela prīca i pateicība par 2025. Gadā darītū. Liels paldies par novērtējumu. Pārņais gads man bija skudrā valodas zīmē. Līdz ar kustības valoda darbim, i gromotu, posaku, radījis īstudējumu i ar starptautisko festivālu, folkloras festivālu Baltika 2025 komandu, spūdrinojot bogotos valodas tēmu. Liels paldies visiem, kuri ar kuriem kopā darīts i pie visa ito būts. Tāpat gads nesis vairākus jaunus sapņus. Viens no taidu, ka mums Latvijā, kur ir latgalīšu valodu seistoja vienīgo sāta, nav situāciju gadīņu, kaut kāds sacētu vai norodētu, ka latgaliski, kas ir daļa no latviešu valodas, runot vai rakstīt nadrīkst. Mūsu visu kopīga apsajūšana likumos i stratēģijos ir, ka drīkst i tū taiši vajag veicinot i attīstīt. I vēl man nesagribētu, lai cilvēkus, kas rauga runot, dzīdot vai ko citu darīt, latgaliski i lībiski sauc par drūsmīgiem. Pošsaprotamībai drūsmis nevajag. Mūsu laikā īstenībā vajadzētu būt pošsaprotamam, ka publiskajā telpā Latvijā ir vieta ir arī latgalīšu valodas bogotībai un lībīšu valodai. Man darīšana latgaliski visur ir bijusi izlasēšana. Es gribu, es izavienoju, es daru. Arī itis boņuks nav veiksme, najaušība vai laimīgs gadījums. Dēļ to vēlēju katram no mūsu visur labākos izvēles, kādas gribim i kādas varim padarīt. Būsim visu labāko sāta poši savus valodas bogotībai, būsim stipras gors īšanai ar kultūru izrītumiem. Paldies! Šodien Kristīna nevarēja būt klātesoša, iedara to, kas jai visvairāk patīk. Priecēja skatītājus pirms redzīt Daugavpils teātrī. Bet vēl sūta pateicības vārdu žūrijai par augstu novērtējumu, Daugavpils teātrim par iespēju radīt, darīt arī kopā augt, kā arī visiem tiem lielajiem un mazajiem latgalīšu pasaucīņiem, kur var apzinot Dižgora Joņa Streiča pieminēto latgalīšu dižciltību. Ieaicināju katru dienu atgodinot otra Dižgora Joņa klīdzēja vārdus. Kad pazemūstiti atveļ acis, brīnumītis, kad ejat dzert kopiju, siltat aportēja pasaulē labu dienu, kad skrīnit kasdīnes darbus, smējatis, paraudit ja vāga, blēnojutis, bet vakarā pazatēsi dīviņam par katru, nūdzīvotu dienu, kas allažaņ ir eisa, i samīļojot savus mīlus, jo visi mēs esam tik vien cilvēka bārni. Paldies! Lūdzas prāt.
jā, man runas īsti nav, bet tas laikam ir tas gadījums, kad Boņuku var dabūt pat tad, kad baigi forši dzīsmi bēr, sildi vaira nenocina. Dzērvī gados arī tai, man jāsaka, ka laikam Latgolas gora tādas aplamības, kas notika arī pateicoties manai mēlējai pilsētā, ir tas, kas paroda, cik kultūra mūsim ir svarīga, cik kultūra ir nozīmīga, cik kultūra varbūt cīši stipra, bet tomēr pašā brīdī ļoti trausla. Dēļ to es saku paldies ikvienam, kurš no jūsim savus kasdienas darbos dara lielus, dara mazus darbus, dara visus darbus, lai te vilēna, tas aprīgas raksts, kas izskan visu Latviju, tos Latvijas molas, arī Latgalus centrs ir mola vienlaicīgi. Mēs netiktu ordēti, mēs netiktu lūcinoti. Tas nav Boņuks man. Tas ir Boņuks vai līdzinājums tam, ka brēnīgīs kolektīvs Latgolas viesnīcība Gors, kas kur tev reizi organizēja Boņuku, ir aizmirsušas dasacēt sevi, ir kāds dasacējis mani, ir, protams, ja tas Boņuks paliks itamā sākā. Ja tas Boņuks paliks manai brēnīgai Latgolas viesnīcības komandai katram no viņiem par to, ka viņi nekod nav prasījuši, darot savus darbus, kas mums par to būs. Tas Boņuks būs noteikti mūsu nazināmajai, bet es sacātu jau populārajai Rēziknei, par to, ka 10 000 katra cilvēka parakstu par to, lai Gors paliek cilvēkiem, lai Gors nepaliek vienam saimniekam, jo draudzeņam, privātam producentam. Tas ir vairāk nekā vērtīgi. Tas Boņuks paliks noteikti mūzeres profesionāļiem, kas mums ir atbalstējuši, lai tas Boņuks ceļoja arī iz valsts pusi, kā iedrošinājums par to, ka gan ministrējiem vēl ļoti daudzi ir darāmā darba, es gribu sacēt, paldies, liels paldies arī prezidentam, bez jo drošo klāts stiprinājumu, tas arī varbūt nebūtu iespējams, ko mēs šobrīd redzētu. Lūdzu, aplausus. Latgalis dzīsmu svētkus katrus 5 gadus Daugavpilī reikoja Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība, šobrīd Vīnības noms un Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Un tas ir tāds brēnīgs apliecinājums tam, cik tiešām bogota ir mūsu kultūra, bet vislielākais paldies mums šodien ir jāsaka visiem tiem cilvēkiem, kuru dēļ pienāk mirklis, kad jāsāk uzatraukt, ka stropu estrādī Daugavpilī varētu napītikt vītas. Tas nozīmē, ka kūrūs, deju kolektīvos, orķestrūs, folkloras kūpos ir daudz un arvien vairāk dalībnieku, dēļ to vislielākais paldies visiem kolektīvu dalībniekiem, kuri veltīja savu laiku, savu enerģiju, savus resursus, lai dzīsmu svētki varētu notikt. Paldies par balvu un pievienojoties Diānai, es arī gribu pateikt paldies gan komandām, gan Daugavpils mākslinieckajai un tehniskajai grupai, gan savai komandai Latvijas Nacionālajā kultūras centrā. Paldies pašvaldībai Daugavpils valsts pilsētai, paldies visām lieliskajām pašvaldībām, kuras nodrošināja to, lai šie brīnišķīgie dalībnieki, kuri kopi dziesmu un deju svētku tradīciju, nonāktu Daugavpilī. Paldies arī kultūras ministrijai, kas vienmēr ir kopā ar mums. Un vēl izmantojot izdevību, es atļaušos arī uzrunāt Latvijas komponistus, komponējot dziesmas latgaliešu valodā, lai dziesmu un deju svētku tradīcijas stiprinās visā tās krāšņumā. Un paldies Jevgeņija jums un jūsu kolēģiem par to, ka Daugavpilī tiešām latgaliskā kultūra izskanēja vairāk varbūt nekā vidzemes vai kurzemes kultūra, bet tieši latgaliskais skanēja Daugavpilī, kā tam ir pienācīgi skanēt Latgalē. Jā, Latvijas komponisti, kur jūs esat? Paldies! Rairu, suklai dzīvā celboņi,
rūšu šaustaviņu, gaida tautas atvojūt, rairu, rairu, gaida tautas atvojūt.